Mūsu zeme Latvija! Baigs saldējs, ne? Tas sīrums. Ūdeni vajag laikam, jā. Es tev palīdzēšu, es tomēr no laukiem tā malku tomēr esmu cirtusi. Dāmas un kungi, dārgie veikala eksperti šova skatītāji, mans vārds ir Lauris Zalāns un es jūs ar vislielāko un plašāko sirdi šajā valsts svētku mēnesī sveicinu jaunā epizodē. Ir laiks iepazīties. Man liekas, ka šodiena būs nereāli jaudīga. Ja, nereāli jaudīga, tāpēc, ka viesi ir vēl jaudīgāki paši par sevi darot ikdienā tos darbus, ko viņi dara. Tā, ka sāksim mēs no tālākā stūra. Vairāku šovu vadītājs, gan tādu, kur ir atļauts visiem skatīties, un varbūt ne visiem. Varbūt nevajadzētu visiem skatīties. Varbūt supergrupa Singapūras satīns pārstāvis un vienkārši kruts cilvēks Jānis Krīvēns, jeb Krivenčī. Mūsu zeme Latvija! Mūsu zeme Latvija! Čau, Lauri, paldies. Paldies, ļoti skaists pietiek. Ejam tālāk, vai? Jā. Tuvāk man latgaliete oriģināli, to drīkstēt? O, jā, es atvainojos. Oriģināli latgaliete, digitālā satura veidotāja un dāma, kurai ir vēl plašāka sirds nekā man. Madara Kucāna, dāmas un kungi. Starp citu, viņa atbildēs uz visiem jūsu mājokļa jautājumiem. Jā, alvēs. Kas ir viss jūsu tāda pirktākā prece, ko parasti jūs ņemat veikalā? Mandeļpiens, tas Alpro noteikti. Tu esi antilaktozists, ja? Nē, man vienkārši negaršo piens, tas pretīgi. Tas nāk no govs pupārāk, tad es gribētu to likt savā mutē. Tālāk kārtī. Es oliņas. Garšo oliņas. Super! Es domāju, ka kaut kas no šiem produktiem iespējams būs jums jāskanē pirmajā jūsu uzdevumā. Kāpēc es pieminu jāskanē? Tāpēc, ka pirmā uzdevuma nosaukums ir veiklās rokas. Un šis te uzdevums ir reāli jāsēž pie kases. Parasti visiem, kas nāk ciemos, tas ir jāpilda kā pirmais uzdevums, visiem vienāds. Ja? Uz ātrumu 30 sekundes, kurš vairāk noskanē preces, tas attiecīgi tiek pie 1 punkta. Vai jūs esat gatavi? Jā! Jā! Jūs jau atnācāt gatavi? Jā! Latvija! Laižam, ja? Pirmais uzdevums. Veiklās rokas. Vasala mosi! Vasals, broļi! Tu esi gatava? Jā. Latgaļīši ģelu zina. Protams. Tātad, 30 sekundes laika, es tikai uzņemu laiku, pēc tam skaitīsim, cik tev ir sanācis, ja? Pieliksi kaut ko bišķiņu klāt? Ko tu? 10 preces. Tā kā tu esi no Latgales, es varu padomāt par to, bet kā tev liekas, cik tev sanāks? 21 būtu jau cienīgs rezultāts, bet nevar galvot. 3, 2, 1, go! Aiziet. Nē, tu tieši. Šitā 2-1 točs nesam. Nekās, aiziet, 2. Šitie cilvēki. Jā, labi. Moči. Ļoti labi. Nav labi, es jau jūtu. Tev laikam ļoti garšo gaļa. Jā, gaļa. Wow, visādu veidu. Par to ir parūpējies Rēzeknes gaļas kombināts. Tā 10 sekundes. Tik maz? Ui, labi. Tu tiešām tās noskanēji. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Wow! Tā vēl neviens nebija darījis. Starp citu, Rēzeknes gaļas kombināts. Es zinu, ka tu esi tāds kaut kad pataustījis arī vegāno pasauli mazliet. Bišķiņi esmu pataustījis. Tur redzi pati pirmā desa. Vegāniem domā. Jā, bet es neesmu vegāns, bet es izmēģināšu šito noteikti. Un izmēģini arī to, kā ir 30 sekundēs dabūt iespējams vairāk nekā Madarai preces noskanēt, ja? Es nezinu, es dabūšu vairāk, un es varu parunāt to krēslu. Man mājās nav tik labs krēsls. Ja tu uzvarēsi, tad varbūt mēs varam kaut ko izdomāt. Ok. Desu mēs tev toči iedos. Ok, labi. Par krēslu domāsim, ja? 3, 2, 1, go! 1, 2. Galvenais, ka viņš zināja, ka šeit ir jāskanē. Kāpēc tur tik daudz gaļa? Es neesmu gaļu turējis rokās 8 gadus visas šitās desas. Tas ir tā kā iegāziens speciāli gan jau salikts. Rēzeknes gaļas kombināts no Latgales. Tu pats arī, protams, skaidrs. Bet tev tikmēr 5 sekundes, ja? Vairāk nav. 4, 3, 2, 1, stop. Par tiem knakeriem es nezinu, tagad skaitās. Tā, pagaidi, davai es pārskaitīšu, ja? Es teikšu godīgi, mēs tās iespējīgi. Kur tie trauki? Es gribu izsaukt apsardzi, lai aizver šito te projām. Viņiem visiem te ir kaut kāda poga. Un tūlīt tev aizvedīs. 19. Kamēr meklē trauksmes pogu, Krivenčī mēs ejam tad atpakaļ pie galda un noskaidrojam rezultātu, ja? Labi. Bija tā, kā jūs cerējāt un gribējāt? Tik grūtāk. Ir daudz grūtāk, jā, bet krēsli baigi labi. Jā.
krāsas baiglabās. Nu, paziņot man rezultātu vai ko? Nu, saka, jā, nemarinē, nevajag šito ilgo vilcināšanos, visu tur drumrolls nevajag. Jā, nu, tas tāpēc, ka tu zaudēji. Protams, ka es zaudēju. Pirmais punkts aiziet Madarai. 20-19 rezultāts. Bet vispār sīvis. Ja es būtu paspējis tās mazā desa man iegāz. Es teiktu, ka šī bija konkrēti pat stava tautas valodā runājot, jo es desas neaiztieku. Ejam tālāk. Mums ir otrais uzdevums, un tas ir ar nosaukumu Ražots Latvijā. Jūsu priekšā jau jūs esat pamanījuši iespējams, ja kaut kur ir pazibējis šis te garšīgais very berry dzēriens, ja, kas ir daudzu veidu, un iespējams kāds no šiem veidiem jums arī attiecīgi būs jāmeklē šajā te uzdevumā. Tūdaļ no šīs skaistās planšetītes jūs savā priekšā redzēsiet 3 lokācijas Maxima veikalā. Šajās lokācijās ir jāatrod 3 very berry produkti. Nu, tātad attiecīgi katrā lokācijā pa vienai precei. Kurš to ātrāk izdarīs un atskries ar visām precēm atpakaļ uz šejieni, tas arī iegūs punktu. Nu, tas izskatās kaut kā šitā, ja? Kaut kā tā, ja? Tajās lokācijās. Kurš sāks ko? Es domāju, ka zaudētāji var sākt šoreiz. Nu labi, tātad Jānis Krivēns ķeras klāt šim te uzdevumam Ražots Latvijā. Tātad es tev dodu planšeti, tu redzēsi 3 lokācijas un nesies. Es teicu, ne, nu tu skrien tā kā. Zini, kā es jūtos? Es jūtos tā kā tipisks vīrietis, kuram draudzene iedevusi iepirkumu sarakstu. Un viņš iet uz veikalu, jo viņš pats pārāk liels duraks, protams, lai kaut ko pats atrastu un nopirkt. Vai attaisam, izdzersim vienu very berry. Es tev palīdzēšu, es tomēr no laukiem tā malku tomēr esmu cirtusi. Lūdzu. Paldies. Bet nu priekā, ja? Tad par to, lai tev aiziet šis punkts, vai ne? Nu, lai uzveras draudzība. Tad nebūs to vienu specifisko lietu. Tad viss vakars būs sačakarēts. O, tas ir sīrums. Wow! Tev ir sīrups? Jā. Tu nezini, kur šitais ir? Re, kur ir. Viens ir. Es jau uz šitajiem neeju, tas ir pārāk advancēti priekš manis. Normāls, ne, Džeks, vispār? Nu kā Jānis var nepatikt? Viņš patīk gan meitenēm, gan omītēm. Viņš ir tāds, visiem patīk. Lai arī liekas tāds rebels baigais, jā, bet īstenībā jau lāgazāns. Vairāk mums tādu būtu Latvijā. Jā, un es ceru, ka viņš vispār atgriezīsies. Zinot, Jāni, vispār viņš varētu arī nozust kaut ko. Jā, jo jāmeklē ar dzērienu, saproti? Tu redzi kaut kur? Ja domāju, es man uztaisīju redzes operāciju pagājuši gadu, un es joprojām neredzu. Operators nezinu, es neteikšu nevienam. Es sākumā nesapratu, kur ir šitais te, jo tā kā es nesaprotu, man likās, tas ir kaut kur pie saldētavām, jo tāds zils un izstījās pēc ledus, vai ne? Nu super, nu. Bet zini kā, kas labi nāk, lēni nāk, tā es vienmēr saku. Jā, vai kas lēni nāk, tas labi nāk. Galvenais, ka viņš ir atnācis, esmu šeit. Jā, tieši tā. Mums laiks ir piefiksēts. Pirmais īstenībā ir tur galā pašā, redzi? Skaties, to pašu, kas sēž priekšā, tur pašā galā. Tur ir pirmais. Jā, nopietni. un otrais? Otrais ir tur. Jā. Es tev vispār nezinu, man liekas, tas pie saldētavas kaut kas, kur tu skenēji pats. Nē, nifigā, es aizēju paprast darbiniekiem, jau neskuku šitādu redzēju. Tur bija vēl, ja? Jā, paprast neskuku tādu redzēšu un parādus tavu kasēm. Nu, protams, es tur nemaz. Taču žēlējās te ir kaut kur, kur jūs esat manis. Es viņus redzēju. Baigi saldējis, ne? Tas sīrums. Viņš ūdeņu vajag laikam, jā. Bet viņš labs. Viņš īstenībā baigi labs, jā. Ka tieši kur. Čau, mazā! Gaļa! Gaļiņā! Very! Nu, te ir jābūt. Tas ir te kaut kur. Te man acu priekšā. Pareizi, ne? Nu, nevar būt. Nu, kaut kā te. Vai, cik nevajag. Skanē pats. Kāpēc tev neredzu? 41, kas varētu būt skanē pats? Pasties, viss. Nē, viņa kaut ko vēl meklē, man liekas, viņa apstājās pusceļā. Mums viņa meklē Jēzu. Maksimas veikalā? Tu nekad nezini. Bet viņa vēl meklē, jā, viņa vēl meklē. Skanē pats loģiski domājam. Kaut kas svarams. Kaut kas. Skanē pats 41 ir šeit. Čau,
Man tagad jāsmētē mājās. Nu, es teikšu, ka bija ļoti līdzvērtīgi pēc laikiem. Jā, mēs paspējām daudz ko izrunāt gan ar Jāni, gan ar Madaru. Tāpēc, dāmas un kungi, tiekamies uz rezultātu paziņošanu. Madara šito paņēma, es jau zinu. Nu, pēc manis aizdusas. 4,43 un 3,53. Nu, gandrīz minūte atšķirības starp vienu un otru. Un, dāmas un kungi, otro punktu iegūst Madara! Es apjuku pie tā pirmā. Es jau Laurim pastāstīju savu sāpi, vai ne? Skenēju pats, kad neesmu ko pats skenējis, vai ne? Kā neesi? Tu teici, ka tu ar acīm esi? Ar acīm es skenēju, jā, visu to zinu, vai ne? Bet tā es neesmu skenējis. Madara, man tikai gribas teikt, latgaļā, visi rūks Augšā, paceļām, turpinām. Jā. Borovējam sīk, nezinu tādus vai tad. Skaista. It's a latgaļu ting vienkārši, tāds mēs nezinām to. Bet es tev varu pačukstēt vienu lietu. Trešajā uzdevumā tu visu pilnībā vari mainīt, tāpēc, ka tur par katru atbildi tu vari tikt pie punkta. Jūs varat tikt pie punkta. Pēdējā uzdevuma nosaukums ir pazudis tulkojumā. Es turēšu rokās planšeti un uz tās šķiršu attiecīgu brendu logo. Bet viņi būs bez kaut kādām detaļām. Jā. Un jums būs vienkārši uz ātrumu, kurš pirmais uzspiedīs podziņu, jāatmin un jāpasaka, kurš tad tas ir brends, kas tad tas tāds īsti ir. Kurš atbild dabū vienu punktu, beigās saskaitam, un paziņojam uzvarētāju. Pazudis tulkojumā, dāmas un kungi, šajā mirklī. Manā priekšā ir tie logo, es esmu gatavs griezt pret jums. 3, 2, 1, aiziet! Nu, Jānis. Lototo! Laima? Jā, pareizi! Ejam tālāk. Madara pirmā bija. Dobas zinām. Jā, ejam tālāk. Tātad šitas Ādams čips. Paga, tā, Jānis spieda pirmais. Ādams čips? Jā, ejam tālāk. Jānis. Pūr. Pareizi. Ejam tālāk. Kārums. Lauri. Nu, Madara, jā. Tas ir tavēja. Kārums. Mierīgāk, nesalauziet pogu, jums vēl būs nākamās. Pastieties kā. Galvenais nav uzvarēt. Ejam. Jānis. Kāds Jānis? Limbašs piens. Jā, pareizi. Jānis. Lāči. Jā. Nu, Madara, saņemies. Jā, es redzu, kam iedegas pirmajam, jā? Nu, bet pamaini mēs. Pamēģiniet šitā, jā. Es visu zinu, tu man nedod vārdu. Ko mēs, Džek, pasties, tas Džeku ātro roku refleks. Beidzot ir, jā. Beidzot ir. Tā labā Nevalds garumā rociņa. laižam. Labi. Aiziet. Rēzeknes gaļas kombinācija. Jā, Es pareizi. nemaz tā nebūtu zinājis. Jā, Madarai punkts, aizietējam tālāk. Nu, Jānis. Latvijas balzons. Jā, nu, protams. Nu, Jānis. Baltikovo. Jā! Nu, jā, bet viņš uzspiež pirmais. Nu, Madara. Dimdiņ kāpos. Jā, pareizi. Nu, Jānis. Beri. Beri. Nu, labi, aiziet Madarai punkts. Ok. Lido. Te Antonijs te domā. Vai bija gan? Nu, labi, Jānis. Kopā pasakam. Lido. Es atdodu šito Madarai. Labi, ok, aiziet. Nu, mēs tuvojamies noslēgumam, Tas nav tā no garda uzvar. Pagaidām vēl ir iespējas, ja? Aiziet. Man vispār nav skaidrs, kurš tagad ir izvirzies vadībā. Madara? Nezinu. Jāni? Zinu! Rudolfs ir Jānika bērni. Pārtika. Rudolfs. Un vēl tur ir viens tāds vārds, kas ir, ķipa samalts. Tāds riktīgs. Pļurē? Nē, kas ir pjurē? Biezenis. Rudolfa biezenīši. Pareizi. Tā, let's go tālāk. Nu, Jānis. Mešpils. Jā, un tas bija arī noslēdzošais, dāmas un kungi, uztaisiet sev aplausus. Tas bija labais. Es tāpat saku uzreiz draudzību. Nu, tiekamies apbalvošanā, dāmas un kungi, šis bija iespaidīgi. Klausies, tu proti tā kā repot freestylā? Neproti. Es Ozolu tikai dzēju zinu. Jā? Davai. Lai arī kas tu esi, tu nāc no konkrētas vietas, apstākļi iespējas, tas izpētās lietas, pilsēta rajons, iela, tās mājas siena, tas ir tas, kas tev prezentē jau no pirmās dienas, tā ir daļa no tevis, un tur nav jādomā par ko, kas, kāpēc. Tu esi parādā. Tā ir tava iela, tavs rajons, tavi pirmie, jūs sapratāt. Wow! Nu, kas tā bija par cīņu, ko? Nu, Tas bija intensīvi. Tas bija intensīvi, sīvi un smagi un grūti, un tāpat laikā kādam tūlīt būs baigais prieks. Jāsaka, ka pēdējā uzdevumā jūs arī bijāt tuvu baigi viens otram. Nu, 7 vienam ir uzminēti, otram ir 8 uzminēti. Tu pieturies? Man liekas, ka es šito pacēlu, teikšu godīgi, man tāda laba sajūta. Man arī tāds sajūta, ka Jānis šo ir pacēlis. Es kā bijušais marketinga cilvēks. Nu, ļaujiet man teikt tad. 8 punktus šajā uzdevumā saņem Jānis.
Mēs uztaisim aplausus, bet vislielākie aplausi. Bet vislielākie aplausi. Iepirkšanās čempions šajā Latvijas valsts svētku epizodē ir Madara Kivkucāne! Sanāk beigās par vienu punktu. Madara, tev ir izdevies uzvarēt, tāpēc, ka ir jāpieskaita, protams, arī iepriekšējo uzdevumu punkti. Tie ir 2 bijuši, tātad 9-8 beigu rezultāts, un tu esi jaunais iepirkšanās čempions Veikala eksperta šovā. Mēs te apsveicam. Tas, es zinu, tā kā cīņās viņa aizstāv tos titulus, tās cīņas. Es gribēšu nākamgad atkal pa titulu cīnīties. Ir šādi. Jā. Es negribu pazaudēt šo titulu. Paldies, bija gods, tā bija bauda. Pelnīti, diezgan pelnīti, es teiktu. Kaifs, zini. Tev ir kaut kāda tāda uzvarētāja runa sagatavota? Nu, lai visiem ir tik jauki līdzgājēji visās cīņās, kā jūs bijāt man par stipru Latviju. Es domāju, tā kā es ieraudzīju Madaru, es uzreiz sapratu, man labi nebūs. Tā kā es esmu pamesis zem tanka, vai ne? Un Madara mani uzvarēja vienkārši ar tik smagu pārsvaru, tas nebija viegli. Un viņa ir spēcīga un gudra un ātra, un tas bija fenomenāli. Un visiem pārējiem es novēlu brīnišķīgus valsts svētkus. Tā kā par lielu un stipru Latviju, vai ne? Cienam, sargājam, jomu. Paskat, cik daudz gaļas vēl. Davai tu pie manis šokar maucam. Davai, izstāstīs kādu ātri gatavošanas recepti tādu labu. Es neesmu pārāk labs pavārs. Nekas slikti arī dara. Es ieteiktu pamēģināt varbūt ar kečupu tās desas kaut ko. Es nezinu, kā gaļēt. Paldies, dāmas un kungi, ka skatījāties šo epizodi. Lauris Zalāns ir mans vārds. Ar mums šodien kopā bija Jānis Krivēns, jeb Krivenči un Madara Kivkucāne. Vēlreiz aplausi viņiem. Šī bija valsts svētku epizode. Mīliet Latviju un tā kļūs vēl spēcīgāka, kā tā ir bijusi līdz šim. Bučis un tiekamies nākamajā epizodē. Ikšķīši uz augšu, subscribe. Turās. Veselību jums. Labi, davai, čau, ja? Adios. Ar savu kausu arī. Ar Maxima cenām svētki klājas visās mājās. Visskaistākajiem, visģimeniskākajiem un priecīgākajiem svētkiem tu visu nepieciešamo atradīsi Maxima veikalos. Vairāk! Šitā ir trauksmes poga. Piens tas pretīgi, tas nāk no goša pupārāk. Tad es gribētu to likt savā mutē. Nē. Pirmais pīkstlis, man liekas, pa visām 3 sezonām. Man paspruka. Bet nekas ejam tālāk. Kas tur sanāks par kombināciju? Tur ļoti garda soņa. Izstāst pēc prēļu dzidrā bišķiņ. Jo tev labāk zināt. Davai, adios, čau. Čau. Es negribu tev, Laura, redzēt vairāk. Subscribe un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Mēs jūs mīlam. Čaunieks. Nu ne! Visi ir dusmīgi, Lauri. Visi ir dusmīgi. Paskaties. Visi ir dusmīgi.